Sveicināti, dārgie draugi! Ilgi gaidītais brīdis ir klāt. Beidzot saņēmos uztaisīt nelielu ieskatu poku cepuma formas projektēšanā un 3D izprintēšanā. Spoku cepuma formas modeli esmu jau taisījis pirms dažiem mēnešiem. Tā ir viena no pirmajām cepuma formām, kuru es uzprojektēju un izprintēju. Pirmais cepuma formas variants tapa izmantojot dažādas programmas. Maju, Illustratoru, ZBrush. Es tajā laikā vēl eksperimentēju ar dažādiem grafiskiem redaktoriem, meklēju parocīgāko. Nav universāla risinājuma. Tomēr katrai programmai ir savas priekšrocības un trūkumi, bet līdzīgi rezultāti var panākt gan arī jebkurā 3D grafikas redaktorā. Šis ir SolidWorks. Latvijā samērā populāra projektēšanas sistēma. Daudzi mašīnu būves uzņēmumi projektēšanas kantori pie mums izmanto tieši šo programmu. Projektēšanas procesā es jau rēķinos ar 3D printēšanas procesa īpatnībām. Modeli veidoju maksimāli piemērot tieši savam printerim. Pielāgoju modeļa sieniņu biezumu sava printera ekstrūdera sprauslas diametram. Ja sieniņu biezumam uzmanību nepievērš, tad algoritms, kurš aprēķina failu printerim saprotamā veidā, var kādā plānākā sieniņā uztaisīt caurumu vai šķirbu. Tas viss savlaicīgi ir jāparedz. Papildus izturībai, stingrības ribām uztaisa nopaļojumus. Un tagad sagatavoju failu drukāšanai, norādu slāņu biezumu, katram materiāla veidam man stāv savi uzstādījumi, temperatūra, dzesēšana, padeve un tā tālāk. Un vēl pirms printēšanas uzsākšanas pārbaudu katru slāni un drukāju. 3D printēšanai pārsvarā tiek izmantoti divi materiāli – ABS un PLA. No ABS pārsvarā ražo sadzīves tehnikas korpusus, slaveno LEGO konstruktoru. ABS ir plaši pielietojama plasmasa. Tā arī ir krietni izturīgāk par PLA. PLA ir bioloģiska plastmasa, kuru izgatavo no kukurūzas cietas un augu cukuriem. No tādas plastmasas tiek ražoti daudz supermarketu maisiņu. Tāds maisiņš grāvī guļot dažu mēnešu laikā sadalās. No PLA ir vienkāršāk drukāt. Tai nav nepieciešams apsildāmais paliknis, kā printējot ABS plastmasas. Šajā reizē spoku cepuma formu printēju no ABS. ABS printēšanas procesā var atlikt no virsmas, lielāki plāni laukumi var deformēties. ABS atziestot nedaudz saraujās. Neskatoties uz visiem sarežģījumiem, kādi mēdz būt drukājot ABS, man tas tomēr labāk patīk nekā PLA. Un cepuma formiņa tiek pārbaudīta, vai nav nepieciešams veikt kādus uzlabojumus. Ja gribi redzēt vēl kādu līdzīga satura video, tad abonē manu YouTube kanālu un spied man patīk.